Nedomāju, necerēju, šai vietā Nīcas tradicionālā dziedāšana ir mantot no paaudzes paaudzē. Filoloģe Brigita Bušmane rakstā Nīcas izloksnes teicēja devums novada vēsturē min etnomuzikoloģis Ievas Pānes rakstīto. Kultūra vēsturiska vērtība ir Nīcas garais sauciens, par ko 20. gadsimta 70. gados stāstīja teicējas, kas pašas jaunībā saukušas gari. Pavasari pēc gavēņa gāja dziedāt, gari saukt. Uz ceļa kaut kur sapulcējās. Mums tā sapulcēšanās vieta bija uz Ažēna tiltu. Tā sauc gari. Pirmāk tos vārdus vien izdziedāja, un tā cita labi gari sauc. 3 vakars no kārtas sauc gari. Un tā vairs saka, tā kopīgi nedziedāja, bet darbos, kad darba beidz, tā sauc gari. Mēs gājām visus kopā ciemu meitas gavilēt, dziedāt, gari saukt, pavasariem pēc lieldienas. To sauc pa gavilēšanu. Tās priekšsaucējas bija retas, viss nemācēja uzsaukt. Gari saukšana, tikai barā var to. 1, 2 nevar sasaukt gari. Tāpat Nīcai raksturīgas apdziedāšanās dziesmas, kur katrai ir savs laiks un vieta. Ikdienā garais sauciens, kam Nīcā ir zināmas 3 melodijas, katra ar vairākiem variantiem, dziedams katru lielāku darbu beidzot. Vai pēc rūdzi nopļaušanas, vai pēc pādas dīdīšanas krustabās. Piekususe, priecājosi, nodarī. Priecājosi, nodarī. Piekust manas kājas rokas, mute mana nepiekus. Mute mana nepiekus. Kājas rokas darbu dara, mute darbu nedarī. Saucēji pēc garā sauciena uzreiz uzsāk arī leiti. Maģa, tautu sētā treji vārti izdarīti, radri dralala. Pavieniem saule leca. Lai saglabātu Nīcas garo saucienu un tam sekojošos leišus, kā arī godu un gadskārtu dziesmas, neatsveram loma ir Nīcas un Otaņķu etnogrāfiskajiem ansambļiem. Dziedāšanas reizēs etnogrāfiskie ansambļi labprāt ierāda nezinātājiem leišu dziedāšanas un garās saukšanas īpatnības, un zinātāju atbalstīti klausītāji tūliņ var sākt dziedāt līdzi un kļūt par dziedātājiem. Tāpat Nīcā jau pirmskolas izglītības iestādēs audzēkņi rotaļu formā lieto Nīcas dziesmas. To melodiju klāsts tiek paplašināts gan Nīcas vidusskolā folkloras pulciņos, gan Nīcas mūzikas skolas kapelā.